Protams, saštrējs viens pats vārtu priekšā. Guļevskis palīdz viņam iet tālāk. Ralmaks nopļauj savu pretspēlētāju un arī izraida vienkārši ripu pēc iespējas tālāk no savas zonas. Un šeit arī vārti un jau rezultāts 4-1. Nokārto sev otros vārtus. Nu, tagad pieliksim ķeksīt. Tagad varam, jā, traknu ķeksi varam ielikt. Piespēle arī Edvardam Traumakam, tā kā papildina arī hokejisti savus punktus. Jā, šeit nepārtver ripu. Bet Lancijas izlases aizsargs. Cik grūts tomēr bija tas spēles sākums un Latvija kāpināja tempu, kāpināja spēlēja arvien labāk un labāk un tomēr beigu rezultāts arī ir likumsakrīgs. Nu, nebija tik viegli, kā to visu pateici. Pirmajā trešdaļā, jā, mēs bijām labāk. Otrajā trešdaļā jau spēle izlīdzinājās un tikai ar rikošetu palīdzību mēs nonācām vadībā. Tā kā, nu, es nezinu, vai šo varētu teikt tā, ka mēs bijām daudz labāk par frančiem. Jā, mēs iemetām vairāk vārtus, bet kopumā spēle bija gan vienlīdzīga. Esam izcīnījuši pirmo uzvaru. Nu, vienalga kā, bet galvenais, ka uzvara ir izcīnīta. Šeit uzbrukums no Oskara Baķņas. Pēdējās sekundes šajā mačā. Līdz ar to spēle ir noslēgusies un Latvijas hokeja izlase 2025. gada pasaules čempionātu sāk ar uzvaru. 4-1 panākumu Francijas izlase. 4-1. Metām arī vairāk pa vārtiem. Ieskaitīti arī tik 2 metieni tukšos vārtos. Tā tīrajā mēs laikam uzvarējām tikai trešdaļu 1-0, bet beigās rezultāts tomēr uzauga, jo franči metās izlīdzināt rezultātu un Gans Ločmēls nokārtoja mums gala iznākumu 4-1. Kristers Guļevskis ļoti daudz bīstamas metienus atvairīja, tika galā un arī ļoti būtisks ir tieši Guļevski nopelns šajā uzvarā. Tieši pie rezultāta 2-1 viņš atvairīja ļoti bīstamu metienu, no kura arī pēc tam Ločmēls guva vārtus. Jā, nu, jāuzsaka vārtsarga spēle noteikti šajā cīņā. Jā, bet vēl pirms Latvijas himnas mums ir jānoskaidro šīs spēles labākie hokejisti katrā komandā. Guļevskis noteikti ļoti spēcīgs kandidāts. Pat ja ne pats spēcīgākais. Es domāju, ka noteikti Guļevskim tik šī balva. Arī otrajā pusē Papillons ļoti labi spēlēja francūžu vārtos. Jā, Dilans Fabrē tomēr